Kaut kur man te pamētā iekšā ārā no laiva. Sveika, labvakar. Pagaidīšu, kamēr atnāk uzrodās mūsu abonenti. Šodien mums abonentu laiviņš par tēmu. Kādēļ abonentu? Tādēļ, lai mums būtu iespēja diskutēt un uzdot jautājumus, sarunāties savā vidū, lai nav pārpratumi. Parastajā laivā parasti ej ar kārtīm, kur var uzdot jautājumus par tā brīža situācijām, bet šodien ir konkrēta tēma enerģijas un enerģija kā tāda, jo tas ir tas, kas pēdējā laikā šie jautājumi paliek arvien aktuālāki, gan tajos brīžos, kad jūs meklējat kaut kādas izējas no savām dzīves situācijām, gan kad nākat pēc informācijas par kaut kādiem notikumiem vai ko darīt, kā rīkoties. Un enerģija tā ir tā, kas patiesībā ir pilnīgi viss. No tā sastāv mūsu fiziskā realitāte, mūsu pagātne, tagadne, nākotne un viss pārējais. Tādēļ šoreiz likās svarīgi atkal par to parunāt, atgādināt, lai sajustu, saprastu, kā tas viss notiek un darbojās. Un līdz ar to šīs dienas diskusijas laikā, kas ir paredzēta apmēram 1 stundu, varēs arī sajust un saprast, kas tad ir tās 21 dienas enerģētiskās prakses vai vispār jebkādas prakses vai lietas, ko mēs savā ikdienā ieviešam, piekopjam, kāpēc tas vispār maina mūsu realitāti, maina notikums mūsu dzīvē, kāpēc tas maina mūsu pašsajūtu. Sveika, Agnes! Beidzot kāds klāt no mūsējiem. Jā, jūs droši arī jebkurš varat kļūt par mūsējiem, par savējiem caur abonēšanas iespēju. Tā. Jā, tas ir šā brīža, tāda aktualitāte. Kāpēc? Tāpēc, kad liela daļa šķiet, tā kā sēž, kaut ko gaida, vai arī meklē ļoti intensīvu palīdzību citur un pie citiem, mēģinot iegūt kaut kādus izmaiņas savā dzīvē. Un sveika, Egī! Varbūt nāks runāties, vai tu klausīsies. Šodienas tēma ir enerģija kā tāda. Gribās mazliet aizskart plašākā vidē šo jautājumu, jo, jā, kā jau es saku, tad ir tā lieta šobrīd aktualizējusies, kad ir vēlme kaut kas, lai mainās. O, super, uz jūru, forši. Tev tāds laiks, ka var uz jūru, vai tu jau kādā laikā iz jūru? Mums te šodien ir ik pa laikam pērkona negaisi, un šobrīd arī līst lietus. Un galīgi tāds, it kā vasarīgi nevasarīgs. Vasarīgi nevasarīgais laiks. Jā, un tad es esmu pamanījusi, kad ir tāda tendence atrast kādu, kurš ir kā var palīdzēt, kaut ko izdziedināt, kaut ko sakārtot enerģijas. Un interesantākais un galvenais jau ir tas, ka tas strādā. Jā? Tajā brīdī tas noteikti strādā, bet, diemžēl, nākamais tas blakus efekts ir, ka tas ir īslaicīgs process. Kāpēc? Jo caur šiem procesiem pats pamats ir tas, cik ļoti tu spēj sajust un saredzēt, ko tev ir jāmaina, ko tev ir jādara savādāk. Agnes mežā, forši, vismaz jūs esat tā ārpus 4 sienām, un tad man tā sajūta, ka es esmu visur. Tiec būšu gan pie jūras, gan mežā, gan vienlaicīgi vēl mājās šeit. Forši. Jā, es domāju, ka es īpaši
laikam vairāk negaidīšu tos, kas pievienojās, kas ir garām ejot un vēlas pavadīt laiku ilgāk. Tad caur abonēšanas iespēju to ir iespējams izdarīt. Bet jā, tad enerģija un enerģētiskās struktūras un viss pārējais, tas ir kaut kas, par ko būtībā šķiet, ka mēs varam tikai runāt, bet nevaram redzēt un nevaram piedzīvot. Bet patiesībā mēs to piedzīvojam katru dienu. Jo enerģistiskā plūsma, tas, kas plūs no jebkurienes, ir tas, ko mēs sajūtam, uz ko mēs pievelkamies vai attiecīgi arī, kas mūs, piemēram, atgrūž. Tā ir gan vietu enerģētika, gan cilvēku enerģētika, gan mūsu pašu uzradītās kaut kādas enerģētiskās formas, kas mums var gan traucēt, gan arī palīdzēt virzīties uz priekšu. Un tās pašas būtiskākās lietas, caur ko vispār dvēseli šeit uz zemes darbojās un sajūt notiekošo, ir šīs te trīs, kas ir mūsu zemapziņa, mūsu apziņa un mūsu virsapziņa. Un to mēs varam iztēloties kā tādu datoru kopumu, jo zemapziņa ir tā, kas ir mūsos saglabājies. Tātad mūsu kaut kāda piedzīvotā pieredze, ko mēs esam piedzīvojuši šajā dzīvē, pieredze, ko mēs esam iespējams piedzīvojuši citās dzīvēs, kas nāk gan caur mūsu šo te DNS struktūru, gan caur mācītām, iemācītām lietām, mūsu pasaules redzējumu, kas ir veidojies dzīves laikā. Savukārt apziņa ir viss tas, kas ir saistīts ar šā brīža reakciju, ar šā brīža notikumiem, ar mūsu apzināto stāvokli, kurā mēs atrodamies. Un virsapziņa ir šī te datora pieslēgums, internets, viss, kur kaut kāda informācija ienāk no malas, no āra, būtībā tātad vai no gaismas struktūrām vai no kādiem citiem šiem te enerģētiskajiem spēkiem, kas kaut kādā veidā dod gan savus signālus, gan ietekmē to, kas projicējās mūsu apziņā, tātad kas notiek mūsu realitātē. Un tas viss apvienojumā kopā ir kā tāda viena liela sistēma. Un ļoti būtiska patiesi. Un ļoti būtiska lieta ir tas, kādā līmenī atrodas tas mūsu apziņas stāvoklis. Un apziņas stāvokļi ir tie, kurus mēs caur savu šo te izaugsmi, kas to sauc par pašizaugsmes ceļu, kas varbūt vienkārši par būšanu un dzīvošanu, mums atverās un mainās tieši apziņas līmeņi. Un apziņas līmeņi, tātad tā projekcija šeit un tagad, tas datorekrāns, kurā mēs redzam reālos notikumus savā dzīvē, ir kaut kāda konkrēta prizma, caur kuru mēs mākam un spējam paraudzīties. Un šie apziņas līmeņi mums apkārt ir ļoti, ļoti dažādi. Un lielākā problēma ir tajā brīdī, kad cilvēks sāk mainīt šo savu apziņas līmeni, piemēram, mainoties augot uz priekšu, tātad ceļot to levelu, kādā viņš redz pasauli un savu realitāti, un arī cilvēks sev apkārt. Un vienā punktā, kad ir sasniegts kaut kas, kas jau dod kaut kādu reālu pienesumu, ka tava dzīve sāk mainīties, notikumi apkārt tev mainās, tu sāc piesaistīt savādākus cilvēkus, un sāc justies labi, iestājās kaut kāds viens moments, kad skatoties uz apkārtējiem, daļa aizmirst savu ceļu līdz tam brīdim, kā viņš ir nonācis, un aizmirst to, kad satiekot pārējos un apkārtējos, viņi var atrasties jebkurā citā šajā te apziņas līmenī, tātad viņam tas datoriņš projicē pavisam kaut kādu citu skatu uz dzīvi, uz notikumiem, uz visu, kas ir apkārt. Un tur sākās šīs te konflikta situācijas, vai arī tas, ko mēs saucam par garīgo lepnību,
tā nespēja pieņemt to, ka kāds vēl aug. Un tad tu sāc nostāties tādā tā kā pretstāvēšanā pret to, kas tad ir pārējos cilvēkos, un tu atkal pazemini to savu enerģētisko vibrāciju līmeni un pats var sākt kaut kur šļūgt atpakaļ. Ja? Un beigās līdz ar to izveidojās kā tāds rats, kā tāds ritenis, kurā mēs esam un griežamies. Un enerģija kā tāda, viņa ir tātad jebkurās struktūrās. Gan tajās, ko mēs redzam, fiziskā realitātē, gan visā tajā, ko mēs neredzam. Tātad enerģija kopumā ir pilnīgi viss. Tava doma, tavi vārdi, tavi izdarītie darbi, tava pagātne, tagad un arī tava nākotne. Un savukārt šis te virsapziņas līmenis, kurš tad tur kaut kur pa augšu ķer kaut kādus energo viļņus, ir tas, kurš pirmkārt ir visu laiku šajā te savienojumā ar radītāju, ar visumu, ar gaismas struktūrām, tātad būtībā ar to vietu, no kurienes vispār dvēsele šeit ir ieradusies. Un viss pārējais jau ir tas ceļš, kurš ir noiets. Un tās ietekmes, enerģētiskās ietekmes. Kas ir būtiski, ko ir būtiski apzināties, kad viss ir atkarīgs no tā, ko tu izvēlies un kādas ir tavas izvēles. Lai arī ļoti grūtās un priekš cilvēka prāta un emocionālā plāna sarežģītās situācijās sākt šķist, kad pilnīgi viss un pilnīgi visi citi ietekmē mūsu dzīvi un mūsu notikumus, tātad mēs sākam meklēt vainu trešajās personās, bet nevis sevī pašā. Tas enerģētiski sāk iztukšot, jo caur šādiem brīžiem un momentiem ļoti veiksmīgi pie enerģētiskā lauka pieslēdzās tie, kuriem ir vienkārši vajadzīga tava enerģija. Un viņi caur gan par tām pagātnes saitēm, par ko mēs runājam, gan visādām citādām šādām te piesūkšanās iespējām, viņi kačās ar enerģiju, viņi dzīvo tajā savā apziņas līmenī, kurā viņi ir, un viņiem varbūt pat nevajag nemaz savādāku, un viņi veiksmīgi iegūst to savu to spēju dzīvot, izdzīvot un turpināt visas savas dzīves peripētīs. Savukārt cilvēks, kurš tā kā neapzinās, viņš nesaprot, kur tā man enerģija pazuda. Sveika, Eņģelīti. Un viņa pazuda caur jebkuru faktu vai faktoru, kur mēs šādiem cilvēkiem pieslēdzamies. Mēs par viņiem domājam un padomājam, mēs par viņiem runājam. Mēs kaut kādā veidā par viņiem atceramies, vai viņi paši liek par sevi atcerēties. Un šāda šī enerģija aizplūst projām visur citur, bet tikai nekoncentrējās uz mums pašiem. Sveika, Diana! Vēl ļoti interesanta ir tas, ka enerģētiskās struktūras, tā kā vispār tad viss ir enerģija un enerģijas avots ir nepieciešams un viņam vajag taču pieslēgties un apmēram līdzīgi kā kaut kādā hidroelektrostacijā, ja, ir jāsaslēdz visi iespējamie vadiņi un bāzes un viss pārējais, lai tur tā enerģija vairotos un virmotu. Tad caur šādu to skatu prizmu var redzēt un sajust to, kā arī veidojās dažādi tie saucamie egregori, gan jau jūs esat lielākā daļa par tādiem dzirdējuši. Un arī šie egregori ir tie, kas izdzīvo uz iesaistīto dvēseļu enerģijas pamata. Un nekur nav tā iespēja, ka enerģija var kaut kur vienkārši pazust. Sveika, Eviti! Enerģija nepazūd, enerģija visu laiku ir, un ir tas nezūdamības likums. Un mēs par viņu atceramies, jā, tad, kad mēs gribam kādam piedraudēt. Šito tu dabūsi atpakaļ, šitie tev pateiktie vārdi nekur nepazudīs. Vai arī es tagad darīšu kaut ko ļoti labu,
un ar šito tas man noteikti atnāks atpakaļ, atgriezīsies, ja, tad enerģētiski kaut ko nopelnīšu. Bet tātad skatoties uz šādām lielākiem enerģijas apvienotājiem egregoriem, un tas var būt jebkas, tas var būt baznīcas egregors, tas var būt, es nezinu, izglītības egregors, tas var būt tātad jebkāda liela struktūra, kura paliek sev apakšā daudz dvēseļu, ja, daudz enerģijas avotu. Viņiem ir tas, ka viņi spēj iedot. Viņi spēj iedot, viņi dod daudz, bet viņi vienmēr paprasīs pretīm. Jā, tātad būs kaut kas, caur ko tu tur tajā vietā paliks vienmēr parādā. Un tad, kad tu sāksi mēģināt no tā aiziet projām, kaut kādā veidā atdalīties, vairāk savu enerģiju tur nedot, tad tā enerģētiskā struktūra viņa sāka pretoties. Jā, viņa rāda visādi, ka bez manis jau gan tu izdzīvot nevarēsi. Tāpēc caur tādu arī kaut kādu, var teikt, dzīves pieredzi gribēs aicināt tos, ka tas ir labi, jo, teiksim, reizēm tev ir nepieciešams šāds te liels enerģētisks atbalsts un savienoties un vienoties būt kaut kādās lielākās šādās energo vai egregoru grupās. Bet arī ģimenei ir savs egregors. Jā? Tātad ģimenes kopums, ģimenes kopējā enerģētiskā struktūra arī ir sava veida, jā, tas egregors. Bet tas ir tas, ko, piemēram, tu caur savu lauku vari ļoti veiksmīgi pārvaldīt un kontrolēt. Jā? Tas, kādas enerģijas tu tur ienes, kādas tu uzturi, kādas ir savstarpējās attiecības, tieši tik enerģētiski spēcīgs vai vājš, vai pozitīvs vai negatīvs ir tavs tas ģimenes egregors. Un attiecīgi esot zem šādiem te lielākiem, esiet uzmanīgi ar to, kad bez citu gribas jūs izdomājat tur ievilkt iekšā kādu citu. It kā gribot labu, bet tajā pašā laikā izveidojot kaut kādu enerģētisko piesaisti. Jā, tas ir tas, ko mēs esam arī runājuši par lūkšanām, par lūkšanu dažādām formām, kā mēs lūdzam un ko mēs lūdzam. Enerģija kā tāda, doma vispār runāt par enerģētiskām praksēm, bet šitas viss ir pamatiņš tam, vai ne? Kāpēc viņas darbojās? Tātad pirmkārt kārtā mēs kā enerģētiskas būtnes, mums ir tātad mūsu šis te fiziskais plāns, un tad seko visi pārējie ar aci nesaskatāmie, bet esošie ķermeņi, jā, kas ir gan mūsu emocionālais ķermenis, gan mentālais, gan astrālais, un tā tālāk uz augšu visi pārējie. Viņi tātad ir šīs enerģētiskās struktūras. Un attiecīgi tā miedarbība un kaut kādas izmaiņas tajā projekcijā šeit mūsu apziņas līmenī notiek tajā momentā, kad mēs atrodam iespēju, kā ar šīm savām energostruktūrām sadarboties, kā viņas iepazīt, atpazīt un kaut kādā veidā sev tātad labvēlīgā veidā viņas ietekmēt. Un savukārt tas, ko mēs saucam tur par augstākiem spēkiem vai gaismas spēkiem, gaismas struktūrām, gaismas pavadoņiem, gaismas skolotājiem un tā tālāk, tā joprojām eņģeļi, sargaņģeļi, tātad jebkas, kas zem šī visa nāk prātā, tātad tā arī ir šī enerģētiskā miedarbība, jo tā gaisma, jeb gaismas plūsma, ar ko, piemēram, meditācijas procesā savienojās, tā ir gaismas enerģija. Ja, ar kuru mēs savienojamies, saplūstam, miedarbojamies un caur viņu saņemam tātad kaut ko sev nepieciešamu. Un tā enerģijas nezūdamība šeit ir tas, ka tajā brīdī, kad tu tā kā no kaut kā atbrīvojies, ka tu vēlies atbrīvoties no kaut kādas nelabvēlīgas enerģijas ietekmes uz savu dzīvi, vai uz kaut kādas pagātnes ietekmes, vai no jebkā cita, tātad vai no traumām, vai jebko, ko sauc, piemēram, par ciedināšanu. Un tad, kad tu no tā vēlies atbrīvoties un tu uzsāc šādas te darbības, uzreiz ir nepieciešams atbrīvot to vietu ar kaut ko aizstāt, jo viņa tā vienkārši tukša nestāv. Un šeit lūk ir tas, kāpēc reizēm nenostrādā no malas izdziedināšana. Viņa ir iespējama,
ir enerģētiskie pieskārieni, jā. Ir dažāda veida šie enerģētiskie rituāli. Viss kaut kas, ko var veikt kāda trešā persona, domājot par tevi, esot tavā, ienākot tavā enerģētiskajā laukā, veikt kaut kādus sakārtojumus, veikt kaut kādas darbības, attīrīt, ja? Attīrīt enerģētiskos centrus, attīrīt tātad čakras, attīrīt tevi no kaut kādām energostruktūrām, kas ir pielipušas, kas traucē virzīties uz priekšu, ja? Kas tur varbūt ir no malas sasūtīts vai vienkārši dzīves laikā salasītas. Un tad, kad notiek šī atbrīvošana, tad no malas tev atbrīvo, tev attīra, un tu tajā momentā jūties vieglāk. Bet šajās te vietās, no kurienes kaut kas ir izņemts ārā, kaut kam taču ir jābūt atpakaļ. Jo enerģētiskais lauks ir enerģētiskais lauks, viņam ir kaut kāds blīvums, kaut kāda savu struktūra, un viņi ir jāuztur tādi, kādi viņi ir. Un šeit lūk sākās tas apzinātais vai neapzinātais process, kurā mēs ejam, un tā darīšana vai nedarīšana. Un tad, ja tas ir noticis šādi no malas, kāpēc tas palīdz īslaicīgi? Tas palīdz īslaicīgi tādēļ, ka tā dvēsele, kuru šo dziedināšanu, visu šo te ietekmi ir saņēmusi, kurai lauks tā tad ir no kaut kā atbrīvots. Jā, nezinu, pieņemsim, mēs paņemtu arbūzu un viņam izgrieztu ārā kaut kur atsevišķus gabaliņus, tur, teiksim, kaut kādas piramīdiņas izņemt ārā. Bet, lai viņš būtu vesels, viņš ar kaut ko citu būtu jāaizpilda. Viņš tur tāds nevar palikt. Un tas nozīmē, ka tam cilvēkam, tai dvēselē, viņai ir kaut ko jādara lietas labā. Viņa nevar vienkārši sēdēt un gaidīt, ka kaut kas notiks pats. Ok, tā tīrīšana ir notikusi, tur viss ir noņemts, izņemts, bet kas ienāk vietā? Un tā ir katra paša atbildība, kas ienāk vietā. Tajās atbrīvotajās vietās, kas tur ienāks iekšā. Vai tā būs tīras gaismas struktūras, tāda kaut kāda gaiša enerģija, jā? Ko tu pret to, ko tu noņem nost, pret ko tu to iemainīsi. Un kur sākās tā lielākā problēma, ka tas cilvēks, kurš ir izvēlējies šāda veida, tad, kad vairāk jau vairs nezinu, ko darīt, tātad tiek lūgta palīdzība, šī palīdzība tiek saņemta, tajā brīdī tas viss liekais ir noņemts nost, nokritis nost, un ja tas nav noticis apzināti, un nav tā apziņa, ka man tagad ir kaut ko jādara, man kaut ko ir jāmaina, tad tajās tukšajās vietās atnāk vietā tas, ko tu pirmo pa ceļam satiec. Kā tas notiek? Tātad, ja enerģija, kā mēs runājam, tad ģimenei savas egregors enerģētiskā struktūra, jebkuram cilvēkam mums apkārt. Un, ja mēs esam pieņemti, piemēram, viss vienkāršākais veids atrasties, piemēram, kaut kādās destruktīvās attiecībās, kaut kādā miedarbībā ar kādu cilvēku, kur mēs jūtamies jau slikti, ka mēs jūtam, ka mūs tas spiež nost, mēs zaudējam savu enerģiju, mēs zaudējam dzīves prieku, tātad jau ķerās klāt mūsu tai saucamai dzīvības enerģijai, tad, kad viņai pieķerās, tad sāk ciest fiziskais ķermenis, sākās veselības problēmas, nevēlēšanās, pat nevēlēšanās, tā jau ir nevarēšana kaut ko mainīt, kaut kur iet uz priekšu, nonāk kaut kādās savādākās miedarbībās. Un tikmēr, kamēr tu tur atrodies, tas viss ir ap tevi, šī enerģija ir ap tevi, tur nekas nenotiek. Ja tev mākslīgi izņem ārā tagad tās ietekmes, tu tagad tajā dienā jūties riktīgi forši. Enerģētiskais lauks ir kļuvis vieglāks, viss smagums nokritis nost, bet tu turpini atrasties turpat, kur tu esi. Tu turpini atrasties tajā pašā vidē, starp tiem pašiem cilvēkiem, tajos pašos notikumos. Pats tu praktiski neko neveic un nedari, jo kaut kur kāds jau to ir izdarījis tavā vietā, un tu taču šobrīd jūties labi. Un kas notiek? Tu esi patiesībā vēl joprojām enerģētiski vājš. Tas, ka tu esi attīrīts, nenozīmē, ka tu esi kļuvis spēcīgāks, jo tu tajā brīdī pats neesi neko darījis. Un šajās te visās tukšajās vietiņās mierīgi ienāk atpakaļ tas, kas tev atrodas vistuvāk. Atkal visas destruktīvās enerģijas, pie tam, kas ir pats trakākais, kad viņām tagad ir vēl vairāk vieta.
vēl vairāk brīvās vietas, tātad viņi vēl lielākā slānī atkal var ienākt iekšā tavā laukā un ar tevu dzīvi miedarboties. Tas nozīmē, ka caur šādu iziešanu no kaut kādām problēmām nākamajā solī šīs problēmas ir vēl spēcīgākas un vēl stiprākas, vēl vairāk tā teikt, blieži pa notikumiem. Un tieši tādēļ jau ilgāku laiku, jebkādi šie te dziedniecības procesi, jeb enerģētiskā dziedināšana, ir nonākusi līdz tam, ka katram cilvēkam ir jādziedinās pašam. Kāpēc? Jo jebkuras dziedināšanas process ir transformācija process. Un tu pats transformējies. Kas ir transformēties, tas ir mainīties. Mainīties uz savādāku veidolu. Mainīties pašam sevī un līdz ar to būt savādākai šīs tātad dzīves tai projekcijai. Un kā mēs to varam darīt paši? Mēs tātad varam uzzināt vai iegūt kaut kādus konkrētus instrumentus, ar ko darboties, un mēs to sākam darīt apzināti. Un tad, kad mēs to darām apzināti, lai kas tā būtu praksi, vai tā būtu meditācija, vai tā būtu lūkšana prakse, vai tā būtu tā pati, kas mums tagad ir tā 21 dienas enerģētiskā prakse, ko tu dari pats. Tu pirmkārt katru dienu pats miedarbojies ar tiem augstākajiem spēkiem. Uzliec savus uzstādījumus. Šajos procesos sajūti, kas ir tas, kas tev tiek noņemts nost. Jo jebkurā šādā te procesā, jo kā viņš notiek, tu tad aizver acis un tu klausies, jā, ko tev tur stāsta, kas tajā brīdī tur ir, jā, kur tu ej, ko tu ieraugi, kā tu sazemējies, kā tu savienojies ar tiem gaismas spēkiem vispārējo. Un tad ir tas moments, kad tu sevī sāc redzēt un sajust to, kas tad ir tās liekais, kas ir tās, ar ko tajā brīdī notiek tas darbs, ko tad īsti tev tajā momentā dziedina, jo tu līdzdarbojies. Un nāk apziņā tā atklāsme, kas tad līdz šim brīdim ir bijis tas, ko tu darīji ne tā. Ko tu darīji, tātad, negribās teikt nepareizi, tu darīji tā, kā tu saprati, bet kas bija tas, kas ietekmē to, ka tu nonāci līdz tam, kur tu nonāci. Tu saredzi to, kas tad ir vai nu tās personas, vai notikumi, vai vietas, kas tev enerģētiski ietekmē, kas tev ir noveduši līdz tam stāvoklim, kurā tu atrodies. Tu caur to sajūti un redzi, ko tev noņem nost. Un attiecīgi tu sajūti, ko tev jāliek vietā. Ja tev noņem nost bēdas, tev jāliek vietā prieka enerģija. Ja tev noņem nost kaut kāda konkrētā cilvēka ietekme uz tavu dzīvi, tad viņš ir ar destruktīvām enerģijām ar tevi miedarbojies. Tātad, tad, kad tu nonāc atpakaļ apziņas līmenī, tu saproti, ka tev šī miedarbība ir jāierobežo, kad ar šo konkrēto personu tev ir jāsāk vilkt robežas. Un šeit ir tas, kāpēc darīt pašam ir daudz, daudz efektīgāk nekā, ka to uz īslaicīgu laiku izdara tev kāds cits. Un es nesaku, ka tas ir slikti. Es uzskatu, ka jebkuram ir savs ceļš, savas pieredzes. Viss ir jāizmēģina, jāpiedzīvo. Citreiz ir tā, ka savādāk nevar, ka vajag kaut mirkli atelpas. Jā, un tad, protams, mēs varam izvēlēties šo te ātro dziedināšanas procesu, bet tas ir tieši tāpat, kā ar kaut kādu, tur ķermenim terapeitisku procesu. Ir lietas, ko mēs varam darīt ilgtermiņā, lai gala rezultāts varbūt nemaz nepienāktu, jā, tas kaut kāds traģiskais, un mēs varam vienkārši gaidīt to momentu, kad kaut ko jau ir jāgriež ārā, jā. Un arī izgriežot ārā, ja mēs pēc tam turpinām savu veco dzīvesveidu, ja visdrīzāk atkal tāda problēma var fiziskā plānā atgriezties. Tas tā salīdzinot ar kaut kādām praktiskām lietām. Un enerģija un enerģētiskie visi šie procesi, viņi notiek visu laiku. Un šobrīd es pieļauju, ka liela daļa no jums izjūt arī to, kad ir visādi, tur
galva pareipst vai pasāp, vai vēl kaut kas tā kā nezinu, kurienes un tā tālāk. Jo enerģijas kā tādas, viņas mainās šobrīd Zemes plānā kopumā. Un Zemes tādas zemākās vibrācijas, viņas ir ļoti blīvas. Un, ja mēs skatāmies uz šo te nezūdamības likumu, tad kaut kam ir jātiek nos, lai kaut kas ienāktu vietā. Un, ja kaut kas ar varu mēģina iespraukties, lai arī tās ir kaut kādas smalkās gaismas energostruktūras, viņas to blīvo enerģiju sakustina, savibrē. Ja? Un tādēļ to var sākt just, un tie, kas ir enerģētiski jūtīgāki, to arī izjūt uz savu fizisko ķermeni. Arī šādiem te pašu enerģētiskajiem procesiem, ja jūs ejat šīs prakses, noteikti var būt tajā transformācija periodā ietekme arī uz fizisko ķermeni, ja, jo fiziskais ķermenis ir pats pēdējais, kurš vispār ļauj kaut kādām enerģijām tā kā cauri doties, un viņš mēdz visvisādīgi reaģēt. Lūk, un esot šeit un esot šajā laukā un uz zemes, kur mēs šobrīd esam, ļoti spēcīgi mainās arī tas, kā cilvēki vispār spēj izteikties, runāt un iedarboties ar pārējiem. Arvien grūtāk ir, pirmkārt, priekšplānā enerģētiski ir iznācis sirds centrs, un ir ļoti grūti darīt to, kas neatbilst tavām sirds, tātad tavām iekšējām vibrācijām. Ir grūti miedarboties ar to, kas tev nepatīk, kur tu nespēj ieiet, tā teikt, ar sirdi un dvēseli. Un tas attiecās gan uz partnerattiecībām, gan vienkārši uz draudzību. Tas attiecās arī uz darba vietām. Tas attiecās uz jebko, kur mums ir jābūt, ar ko mums ir jāsaskarās ikdienā, un ir grūti iet pretīm savām iekšējām sajūtām. Tad automātiski, kas mums ir 5. centrs, ja, balss, cilvēkiem ir palicis arvien grūtāk teikt nepatiesību. Un tad, kad mēģina slēpties aiz kaut kādām maskām, kaut ko tā kā uztaisīt to, kas es neesmu, tad tajā momentā nāk ārā tā patiesība. Ja? Tas, tā teikt, augšņas saliek pa savam, ka visi pietiks stāstīt kaut ko, un vai aizķerās vārdi, vai teikums uzbūvējās kaut kā pilnīgi savādāk, un cilvēks sāk saukt lietas īstajos vārdos, sāk teikt patiesību. Un tas arī ir tāds, pēc kā ļoti var, tad, ja jums citreiz liekas, kad kaut kas, ko jūs dzirdat, ka kāds tur ir vienkārši netīšām pārteicās, redz, kā viņam tur sanāca par sevi pateikt. Visdrīzāk var gadīties, kad tur ir bijuši šī tāda enerģētiskā iejaukšanās tajā, kad ir jāpasaka kaut kādas patiesība, kaut kas jāizloba no sevis ārā un jāiedod atklātībā. Un šobrīd, tas tāds ļoti būtisks, ar ko varbūt sāk darboties un strādāt, tātad ar sevi pašu. Ar sevi pašu, un viens ir uzdot jautājumus. Es arī nāku un sniedzu tās atbildes, skatāmies mēs caur kārtīm. Interesanti, kad reti, kad uzrodās jautājums, kā var pateikt to šādā veidā. Tas ir tādēļ, kad var nolasīt jūsu enerģētisko lauku. Viss ir enerģija, viss ir informācija. Pilnīgi jebkas, ko mēs izdarām. Un visgrūtākais, no kā ikdienā, ir atbrīvoties no savu domu ietekmes. Tas, ka mēs izveidojam tos 1000 scenārijus, kas varētu noiet greizi. Un viņa enerģētiska laukā tajā momentā tiek uzaktivizēti, tā kā tādi mazi sarkani karodziņi. Un kura pirmā enerģija pa ceļam un spēcīgāk tūmā pagadīsies, tā pie tā sava sarkanā karodziņa arī pievilksies. Un tu it kā ej uz kaut kādu foršu mērķi, kaut ko gribi sasniegt, bet tiklīdz tu esi saspraudis tos savus karodziņus, šitas un varbūt tas, un varbūt vēl kaut kas, un tas varētu noiet greizi un vēl kaut kas, un pie tiem izspraustajiem karodziņiem veiksmīgi ierodās tās energostruktūras,
kuras palīdz noīstenot to scenāriju. Jo tu jau to uzradīji, tu par to padomāji. Un tas ir grūtākais patiesībā darbs sevī, atbrīvoties no kaut kādām tām vecajām domformām, no visiem tiem priekšstatiem. Tie, kas strādā ar cilvēkiem no jums, ja, kam pie kā nāk uz konsultācijām, vai arī ir darba vietas, kur daudz cilvēku. Es domāju, ka jūs arī esat novērojuši to, kad tā no mūsu skatu punkta varbūt liekas, cilvēki kļuvuši ir atklātāki. Bet var teikt, ka ne jau no tās savas brīvās gribas. Viņam vienkārši viņš nāk un viņš stāsta. Un bieži vien iznāk ārā tādas lietas, ko citreiz likās, kāpēc tu man to pateici. Bet tev nosēžās pretīm reāli enerģētiskais vampīrs un kaut ko stāst it kā par savām lietām, un tajā teikumā 100 punkti kaut kur pavīd tas, ka tagad es tev piesaistos un tu man dos enerģiju, ja? Vai tagad tur tas un šitas, un kad tu tā ieklausies un saproti, kas viņš tikko pateica, ka no maniem enerģijas sūks, ja? Saviem vārdiem. Un tas ir interesanti, viss strādā un darbojās, un ļauj daudz ko vairāk arī ikdienā saredzēt un sajust. Jā, un enerģija, kas ir enerģija? Enerģija, tad, tas ir viss. Tiešām, tā kā es teicu, tas ir viss, tas ir pilnīgi viss. Un mēs paši izdaram izvēles. Un tie, kas sēž un domā, ka visi citi ir vainīgi, un kad apkārtējā vide ir tā, kas kaut ko neļauj, ja kaut kur iet un kaut kur darboties un kaut ko piedzīvot, liek tērē savu enerģiju un laiku, tā gribētos teikt. Un tā enerģija arī pazūd, jo domājot par tiem citiem, tie citi ir tie, kas saņem to tavu enerģētisko sūtījumu, paldies, viņi jūtās labi, viņiem pietiek enerģija visai dienai, bet tev nē, jo kamēr tu par viņiem visiem piedomā, un tur ir ar to jāsāk darboties un strādāt. Un caur šādām visām praksītēm, vai tās ir meditācijas, vai tās ir kaut kas tāds, ko mēs tur darām tās 21 dienas garumā, vai tas ir jebkas cits, kur tu apzināti pieeji savas ikdienas, var teikt, tādai analīzei, tu spēj izmainīt notikumus, un tu spēj izmainīt savu fizisko realitāti. Kāpēc? Jo pirmsākumos tu maini pats vai pati sevi, savu domāšanu. Tādēļ arī, piemēram, strādā afirmācijas, ja jūs viņas piekopjat ikdienā, jo tā ir domāšanas maiņa, tā ir citu enerģētisku vibrāciju piesaistīšana. Un būtiski ir, tad, kad ir grūti, smagi, tur viss kaut kas sakrājās, visādi notikumi, nevar saprast, kāpēc tas notiek un kur man darīt, saprast to enerģētisko fonu. Un tas ir tās, piemēram, ko es arī caur tām pašām kārtīm skatos. Tas ir enerģētiskais fons, tas ir pats tas pamats, kāpēc vispār kaut kādas lietas risinās. Kas ir tavā galvā, kas ir kaut kādā tavā rīcībā, kā tu jūties, kādās sajūtās tu esi, un jebkura šī sajūta ir enerģija, un jebkura enerģija ir vibrācija. Un jebkura vibrācija sev pievibrē klāt tādas paša līmeņa notikumus. Un tāpēc sākot kaut ko darīt, sākot strādāt ar sevi, apzināti tam pieejot, protams, vienmēr ir slinkums, kuras katru dienu atradīšu laiku, 30 minūtes kaut ko tur klausīties, vai kaut ko darīt, vai iet tur pastaigāties, vai vēl kaut ko, tad tu negribi spērt konkrētus soļus, lai tev kaut kas mainītos. Iespējams, ka ir kaut kādi faktori šobrīd tavā dzīvē, ka tev šādi dzīvot, piemēram, ir ērtāk. Ja? Jo nevienmēr tas, pie kura ir atnākuši 5 enerģētiskie vampīriņi, varbūt viņš pats ir tāds. Ja? Varbūt viņam tā ir labi, ka viņš no tā dzīvo un eksistē. Varbūt viņš vienkārši tādu lomu šajā dzīvē spēlē, kurā iedarbojās ar citiem cilvēkiem tieši no šāda aspekta, un viņiem kaut ko rāda vai māca. Un pēdējā laikā man pašai arī ir nācies saskarties ar to, kad, diemžēl, bet mācēt novilkt robežu.
Jo tas, kurš atnāks pie jums un paprasīs gan jūsu enerģiju, gan ieguldīto laiku, un caur kaut kādu to skatu prizmu, ka tev tā tīri cilvēcīgi gribās būt līdzās, vai gribās palīdzēt, vai pasniegt roku, vai tur pārunāties, aprunāties, jā, tad kaut kādā veidā palīdzēt kādam piecelties, jā, no kaut kādas bedres. Vienmēr pretīm tajā bedrē var sēdēt kāds, kurš ir gatavs tev ievilkt tur blakus. Lai tu pasēdi viņu kopā. Viņam tā būs ērti. Viņam pietiks tur dienā būt un eksistēt, enerģijas pietiks, jā, jo tu viņu tur esi sev jau uzkačājis. Tā kā arī ar šīm lietām, diezgan uzmanīgi. Un tas nav. Kā gribās kas tu tagad būšu baigi iedomīgais vai vēl kaut kāds, un tur tagad nerunāšu ar cilvēkiem, vai tur viņiem nedošu to, ko viņi prasa, bet rūpes par sevi un savu enerģētisko lauku un enerģētisko labsajūtu ir primārās. Jo no mums ir atkarīgs tas, ko mēs izveidojam sev apkārt, kādi ir cilvēki mums apkārt un kā viņi jūtās. Un to var spilgti redzēt, te bija daži, kam es arī aizsūtīju, piemēram, saņemtos komentārus, jā, par tām pašām enerģētiskām praksēm, jā, kur cilvēki iet jau un darbojās, kad mainās cilvēki apkārt. Tas nav tikai tā, kad mainies tu pats un maini tikai savas lietas. Tā ir tā būtībā tā pārcelšanās pa kaut kādām laika līnijām, izmantojot citas iespējas, ka tu nonāc savādākā tajā savā realitātē un piedzīvo tos notikumus. Un tie cilvēki, kas tev apkārt, viņi sāk tevi redzēt savādāk un sāk uz tevi reaģēt savādāk. Un ir lietas, kurš vienkārši līdz tevīm vairs nenonāk, vai kuras tu caur savu jauno skatu prizmu saskati savādāk. Jo mūs var ievainot cilvēcīgi, ar cilvēciskiem faktoriem, līdz tam brīdim, kamēr mēs paši sevi līdz galam neesam pieņēmuši. Ja mēs ticam, ka mēs esam neglīti, tad atliek tikai vienam paiet garām, pateikt, kā tu izskaties, un viss, tev visa diena ir sabojāta. Jo tu tam tici, dziļi iekšēji tici, ja, neesi atbrīvojies no tās ticības, neesi pieņēmis savu izskatu, piemēram, ja. Vai, piemēram, ja tu tici, ka tu esi kaut kāds, nezinu, ļoti nikns un neiecietīgs cilvēks. Un kāds tev atnāk un pakaitina, pats saka, tu gan esi pūķis, ja? Un tu kā pūķis arī sāc izturēties, jo tu tici, ka tu tāds esi. Bet savukārt, lūk, šis te enerģētiskais tas darbs ir tās savas patiesās būtības atrašana, ka tu atrodi, kas tu patiesībā esi. Un kam tu sevī notic. Un tad, kad tu sāc sevi celt, tu sevi redzi savādāk, tev ceļās savus pašvērtējums, tev mainās pasaules redzējums, tu sāc arī citos saredzēt vairāk to, kad lūk, viņi atrodas kaut kādā konkrētā apziņas līmenī un ir ceļā uz kaut kurieni, vai arī atrodas kaut kādā punktā, kur viņi šobrīd stāv uz vietas. Un tu to spēj pieņemt, jo tu saredzi un sajūti, ka tev ir enerģetiski, tev ir pašam vai pašai savs ceļš, kuru tu ej. Un ka tev pietiek ar to, ka tu novērtē to, ka tu dari, piemēram, savu darbu no sirds. Un tev vairs nevajag iet un gaidīt, ka tev nāks darba dienā ar kaut kādām uzslavām visu laiku vai redzēs, ka tu tur esi izdarījis. Protams, tas ir patīkami, tas ir forši. Bet tad, ja tu pats to nenovērtē, to, ko tas izdarījis, tu atkal radi kaut kādu enerģētisko struktūru ap sevi, to šaubu, pilno enerģiju, un arī pārējie caur šo skatu prizmu ieraugt to savu darbu. Tu šaubies, tātad caur to arī tev tur atrod kļūdiņu tādu, kļūdiņu šitādu, un kopā sanāk, tu tiešām it kā neko nevari. Un, un tādēļ arī šis viss darbojās, tāpēc, ka tas ir tā sasaistīšanās tieši ar to informāciju, kas atrodas virsapziņā. Un virsapziņa ir tā, kura tad atsūta gan no taviem vai gaismas pavadoņiem, vai kurš tur dievam tic, vai kurš viņu tur par radītāju sauc, un tad vienalga, kas tas ir, vārdā nosaucams vai nenosaucams, bet tāda gaismas struktūra, kaut kāda tā cerība un atbalsts mūsu priekšā vai virs mums, kas caur šo te virsapziņu un caur mūsu intuitīvajiem šiem te kanāliem spēj
iedot to informāciju, kas tad ir tas, kur iet, kur virzīties, ko sevī mainīt, kādas lietas palaist vaļā, strādāt ar prātu, ja? Ar prātu izveidotām visādām domformām un matricām un kastītēm, kur mēs sēžam iekšā. Jo ļoti, ļoti daudz ko, diemžēl, mēs esam paši sev uzlikuši, laika gaitā uzlikuši to, ka mums ir pa maz un ka mums pietrūkst, uzlikuši to, ka mēs neesam gana labi, uzlikuši to, ka mīlestība jānopelna, ļoti, ļoti daudz lietas. Mēs nespējam atlaist cilvēkus, mēs nesaredzam to, kad izejot ārā no kaut kādām attiecībām, destruktīvām, mēs iedodam brīvību sev un iedodam arī otram, mēs spīdzinam gan sevi, gan to otru cilvēku patiesībā. Un tas viss ir tas, kas caur šīm lietām, caur šādām praksēm kārtojās. Bija, kas jautāja, kāpēc tieši 21 dienu. Tas ir tāds interesants dienu kombinācijas cikls, kad fiziskais ķermenis kaut ko, kas notiek regulāri šo dienu laikā, sāk pieņemt priekš sevis par patiesību. Ja? Tas ir tas, kad kaut kas iesakņojās un sāk arī reāli darboties un strādāt. Tas ir uz jebko. Ja? Tās dienu skaits kā minimums izturamais, gan tad, kad mēs vēlamies atbrīvoties, nezinu, tur kafiju vairāk nedzert, ja? Vai vēl kaut kas, tad pirmais ir tieši tās 21 dienu noturēties. Un šī enerģētiskā prakse, ko es tik pa laikam pieminu, viņi ir pilnīgi individuāli. Katram sava, katram par savu tēmu. Viņā ir iespējams iekļaut arī vairākas tēmas. Un arī tur nāk klāt arī šī enerģētiskā dziedināšana. Un kāpēc tādā formātā? Tāpēc, kā jau es iepriekš minēju, ka tad, ja tev, arī es varu. Tā nav problēma, ja? Teiksim, tur sarunāt konsultāciju un veikt enerģētisko dziedināšanu. Ja? Es ar tevi runāju, izdaru tur konkrētas kustības un vārdus un visu pārējo, ja? Kā tas notiek. Un tev notiek enerģētiskā attīrīšanās. Bet caur šādu procesu, kur to izēj pats, ja, un katru dienu tam pievērs uzmanību, klausies, sajūti, kas ir tas, kas aiziet projām, līdz ar to sajūt arī to, kam ir jāatnāk vietā. Tam visam ir daudz noturīgākas un tas tā vairāk iesakņojās tavā dzīvē un ikdienā, un tādēļ šajā visā saturā arī tas tiek likts iekšā. Jā, tā kā sanāca riņķi un apkārt, un jūs neviens neko nerakstīt. Jums varbūt ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, vai pieredzes apmaiņa par visu šo, vai kaut kas vēl piebilstams, droši ierakstiet, jo es netaisīšu laiviņu garāk pa stundu, drīz jau stundu būs pagājusi, dēļ tā, ka es pēc tam nevaru viņu augšu pielādēt. Man iepriekšējo laivu neļāva ielādēt, es viņu gribēju kā parasti ielikt YouTube kanālā un nosūtīt abonentiem linku, bet man viņu neļāva augšu pielādēt. Nezinu, kāpēc. Redzēs, kā būs ar šodienas laivu. Jā, tā kā tā ir ar to enerģiju un enerģētiskām izmaiņām un savām domām un visu pārējo, tas kopumā ļoti, ļoti, ļoti visu ietekmē. Paldies, Eviti. Jā, citreiz arī gribās pašai pēc tam ierakstu paklausīties, jo daudz kas iet vienkārši caur kanālu plūsmā. Kad tu izstāstīji to, ko tev tā kā iedod izstāstīt, tad ir jānoklausās, lai līdz prātam ar tas aiziet. Tā kā jā, ja kādam no jums ir interesi un kāds vēlās, tad jūs jau zinat, nav jautājumu ar piekrist. Jā, tāds bija arī Agnesīte. Mērķis un cerība, jā, ka kaut kas saliekās pa plauktiņiem, var ieraudzīt, kā lietas notiek. Tā ir. Jo tad, kad ir kaut kas tāds abstrakts vai neko mēs ar rokām nevaram aptaustīt, tad reizēm ir grūti tajā visā norientēties un rodās vairāk kāpēc, ja, nekā kaut kādas tās atbildes, ko darīt un kā rīkoties. Bet jā, šis te ir tāds
būtisks solis priekš katra paša sajust un saprast, kā tieši tās enerģijas miedarbojās un kā caur viņām un ar viņām var veiksmīgāk tikt uz priekšu. Un vēl kas ir tas, kad vienmēr pie kaut kādām pārmaiņām jārēķinās, kad ir arī krituma punkti. Ir tā, ka mēs ejam, un tad pienāk tas transformatīvais periods. Un nevienas transformācijas nav vieglas, un galvenais ir tajā momentā nemest plinti krūmos. Jo šis nav arī process, šis pats vai tas meditatīvais enerģētiskais process, kurš, piemēram, tagad visu laiku tev liek lidināties kaut kur. Viņš atver jaunas iespējas, un katrs jauns pakāpiens ir ar jaunām mācību stundām. Tātad atkal izēj uz jaunu apziņas līmeni, tu izēj vienu, un pēc tam tu nāc atkal pie nākamā. Un tādā veidā tu virzies uz priekšu, un katreiz lietas redzi citā gaismā. Un tad liekas, ka es šito jau piedzīvoju un risināju, bet izrādās, ka tur ir kaut kāda jauna šķautne atkal pavērusies, ja, ko tur piedzīvot un atrisināt. Tā kā tā, ar šo mēs varam daudz ko gan attīrīt, gan piesaistīt, gan vispār kopumā padarīt savu dzīvi apzinātāku. Un tad, kad mēs esam apzināti, tad mums ir vieglāk saprast, sajust un arī pieņemt lēmumus. Jo lēmumus mēs jau pieņemam katru dienu. Pilnīgi katru dienu. Un par jebko. Ēdīšu, neēdīšu, padzeršos, nepadzeršos, iešu, neiešu, gulēšu, stāvēšu, sēdēšu, skatīšos, klausīšos. Ja? Tādi primārie lēmumi un viss pārējais arī ir tikai mūsu izvēle. Tikai un vienīgi. Vienīgais, ko mēs tā ar savu prātu neizvēlamies, jā, tie tur varbūt ir mūsu radinieki un vecāki, bet tajā brīdī atceramies to, ka mēs viņus izvēlējāmies kaut kādu iemeslu pēc, kā dvēseliskajā plānā. Mēs izvēlējāmies, ka mēs šeit miedarbosimies tieši ar šīm konkrētajām personām. Viņas nesīs tieši tādu enerģiju, kādus viņi nes, un ka tas ir kaut kas, kas priekš mums atkal ir vajadzīgs, caur ko kaut ko saredzēt un kaut ko piedzīvot. Un tad, kad mēs kāpjam uz vienu un tā paša grābekļa, tad visumam ir tendence iedot vēl 5 tādus pašus, kamēr tu saproti, kad tas ir grābeklis. Un reizēm tu it kā dari labas lietas, bet tev to parāda, ka tas ir tavs grābeklis. Tā kā man arī tagad tā jaunākā atklāsme bija tā ar tā teikt, draugu palīdzību, saprast to, ka tu nevari izglābt visus. Un tas man tā grūti nāca, tas ir kā, ja cilvēks nāk un cilvēks prasa, tad viņam var palīdzēt, izrādās, ka nē. Bet arī šajā ir tā, kad ir kaut kāds moments, kad ir jāvar un jāmāk novilkt robežas, kur liekas, ka taču, jebkurš, kurš nāk, jebkuram viss dēra, izrādās, ka tā nav. Un tādēļ arī tā ieskatīšanās, ja, ka mēs individuāli skatāmies katrā laukā atsevišķi un saprotam, kur ko var izdarīt un kur ko nevar, ka tā nav kaut kāda vispārēja pieeja, tā arī ir svarīga. Arī tiem no jums, es domāju, kad arī tie, kas šeit klausās, kas paši darbojās gan ar kārtīm, gan ar visādākām citādākām lietām, to ļoti labi redz un piedzīvo. Kad katram ir pilnīgi kaut kas cits, un tu vari ieraudzīt vienu un to pašu attēlu, bet priekš katra būs cits tulkojums. Un tā viss ir enerģija un enerģētika. Tas ir tas enerģētiskais lauks, kurš atstāja tos savus nospiedumus. Jā, tā ir. Tā kā jā, un mums jābūt rūpīgākiem savās izvēlēs, ar ko mēs miedarbojamies un kam mēs to savu enerģiju atdodam. Un vēl kas ir būtiski, tad, kad jūs ejat vispār cilvēkos, jebkurš no jums, sev pateikt, vai tiem augstākiem spēkiem pateikt, ka es eju, bet lūdzu, neņemiet un nedodiet un nedaliet manu dzīvības enerģiju.
Jūs varat caur mani pludināt jebkādas enerģijas, kas ir vajadzīgas. Ja? Arī, piemēram, šajā gadījumā runājot ar jums, man nav nekāda pretenzija, lai plūst viss, kas jums ir vajadzīgs. Katrs no jums saņems kaut ko citu, viens jutīsies mierīgāks, viens jutīsies priecīgāks, vienam būs iedvesma, cits beidzot varēs aiziet pagulēt. Katrs saņems kaut kādu savu energo plūsmu, tikai caur balsi. Bet, lai tas neiet no manas personīgās dzīvības enerģijas plūsmas, šo ir būtiski nodalīt. Un jebkuram arī tad, kad dodaties, nezinu, uz darbu vai sēžat sabiedriskā transportā un redzat, ka uz jums sāk skatīties, no jums tur kaut ko ņem. Palūdzat, lai jums atstāja jūsējo, lai viņš ir paņem, ko vajag, bet lai jūs neaiztiek. Tiemīgi un tikko pamodies. Es tikai ceru, ka tāpēc es arī tūlīt laicīgi beigšu. Es ceru, ka es stundu garu video varēšu atkal ielādēt. Es saku, pagājušais mēs norunājām ilgāk un es nevarēju augšu pielādēt un linku iedot. Vajag žēl, bet neko. Cerams, ka šoreiz sanāks. Jā, vai arī jāmeklē kaut kādas citas vietas vai platformas, kur vēl var augšu pielādēt garākus video. Vai arī tai pašā telegramā, man liekas, vai tur nebija kaut kādas papildus, kurš varbūt zina, kas nodarbojas ar lielajām grupām. Telegramā ir kaut kāda iespēja kaut ko papildus abonēt, un tad var lielāku apjomu video ielādēt. Kaut ko es tur tādu biju pamanījusi. Bet jā, tā kā bija apsolīts, ka abonenti saņems ierakstu, un pagājušās nedēļas ieraksts nekā tik neizdevās augšu pielādēt. Jā, es Agnesīti, es vēl neesmu metus plinti krūmos, man viņš vēl stāv, vai nu es griezīšu nosākumu un beigas un mēģināšu atrast iespēju, jo jā, tur bija par partneru attiecībām. Bet es mēģināšu vai tur kaut ko apgriezt vai kaut kā, es ik pa laikam pamēģinu un tad uznāk kaut kas cits, un tad viņš atkal nometās malā, kaut kas tur ir laikam jānoņem vai diskusija beigās nost, kur bija arī Egija, varbūt ir kaut kas, ko tā kā negrib palaist tālāk. Varbūt es nogriezīšu vai līdz tai vietai, kur es tikai pati runāju, bet kaut kādā veidā tas video pie jums noteikti atnāks, tikai vairāk jāpievēršās. Starp citu, nākamā nedēļa taču jau saulgrieži. Es biju domājis uztaisīt aptauju, bet arī vēl neesmu izdarījusi. Bet varbūt kādam no jums ir, viena no vietām varētu būt, bet arī nesanāk 21. Liepāja būtu pat tālu 21. jo 22. jau jābūt Rogras pusē, bet varbūt kādam ir kaut kur Rīgā pie Rīgā, kaut kāda vieta, kurš vēlās savā vietā saulgriežu tikšanās. Kaut kādu, negribās to saukt par rituālu, bet kopumā jā, tā varētu būt iekurināt ugunskura un uztaisīt kādu ziedu mandalu, iziet kādu kopīgu gaismas lūkšanu, pārējus kaut kādus vārtus. Ja kādam ir kādas idejas vai vietas vai iespējas, sazinieties ar mani atsūtīt. Vai vēlēšanās varbūt kādam ir sev personīgi mājās, ja, lai viņam ir saulgriežu rituāls. Tā kā jā, visu laiku ir tā sajūta, ka vajag, kā šogad tai 21. vajag, bet es vēl īsti neesmu saredzējusi to vietu, laiku, kaut kā tā. Ko, mīļie, par enerģijām esam parunājuši. Tiem, kam interesē tās 21 dienas prakses, varat pieteikties, bet tur ir jāreikinās tā, ka jūs piesakaties. Tad mēs caur sarunu vai caur audio apmainamies, vai arī jūs uzrakstat rakstiski, kas ir tās, kas šobrīd visvairāk ir aktuāls laukā. Un es viņu ierakstu tikai pēc saulēkta, ja no rīta pa dienu vakarā es viņas netaisu. Es ierakstu audio ierakstu, un tad jums viņu nosūtu, un tad jūs 21 dienu viņu lietojat. Tā sanāk. Ja tur tāds garāks tas process, tad tas nenotiek tā uzreiz. Tā kā jā. Labi, mīļās. Paldies, ka jūs bijāt. Paldies, ka parunājaties. Šovakar sanāk tā, es citreiz ieeju parastajā laiviņā, ja, ka var caur kārtiņu kaut ko pajautāt.
bet šovakar man ir konsultācija, ja, privātā konsultācija pēc jau 25 minūtēm, tāpēc šovakar izskatās, ka neienākšu laivā. Nebūs vairāk pēc tam spēks, bet, ka varbūt tā varētu būt rītdiena vai kad. Bet sazinamies, tiekamies un paldies jums, paldies, ka esat. Man jau kaut kas te jau rādās, ka pārējiem laikam uz pēkšņi. Un ka konstatēts darbības trūkums, jā, es laikam pa maz runāju. Labi, mīļās, brīnišķās, skaismas dvēselītes un visas citas dvēselītes. Paldies! Paldies par sarunu, paldies par kopā būšanu, par jauko vakaru. Un tiekamies, gan jau pavisam drīz. Pagaidām tā.